saņemsiet Snickers Vēja necaurlaidīgu ziemas cepuri 60 eiro vērtībā. Tieši tā, pērciet premium ziemas jaku un papildus saņemsiet vērtīgu dāvanu. Tamreks interneta veikals vienmēr ir atvērts. Premium ziemas apģērbi, ziemas apavi un ziemas cimdi interneta vietnē Tamreks LV. Tikai Heisburger šī mēneša jaunums kebaba tortīlijā tikai par 3,90 eiro. Sulīts lielo kebabs, 4 sieras kraušņi klēp salāt, marinēt gurķīši, sarkanis sīpoli, pulvernīgais jalapeņo un izmaltināta paprikas un vegetārīgās majonēzes kombinācijā. Sirds sāvis dzirdot ko tādu. Lai atvieglotu elpošanu un padarītu bērniņam miegu mierīgu, iedod viņam Fluditek sīrupu. Fluditek ar banānu garšu, pietiekami maigs pašiem mazākajiem. Fluditek ar karmeļu garšu, pietiekami stiprs pieaugušajiem. Fluditek veselīgām iedziņām un bezrūpīgai ikdienai. Bez recepšu zāles, sevienu zāļu lietošanas, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmacētu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Laboratorija Inotech International. Šonedēļ ēdienkartē svētku garša. No pirmdienas Lidl veikalos. Ar Lidl Plus baltais cukurs 1 kilograms 75 centi. Āboli 1 kilograms 49 centi. 10 vistu olas 99 centi. Lidl prieks atļauties vairāk. Ilgstoša reklāma. Konkurss ziemai gatavs kopā ar Pūri. Pūri palutini sevi un citus. Tu varēsi paludināt ar kasti, ar pūras gārdumiem, ja vien pareizi atbildēs uz jautājumu. Pūre ir produkcija visai ģimenei. Tie ir ievārījumi, augļu nogļu, ogu smēriņi un sulas un sīrupi un kečupi un dažādas mērzes un pat majonēzes. Rūpīgi izstrādāts receptes un kvalitatīvs izēvielas. Pūre būs tavs palīgs virtuvē, piedāvājot simtiem veidu, kā patīkam pārsteigt ģimeni un draugus ar gārdām receptēm. Pūre palutini sevi un citus. Vairāk var uzzināt purefood.cl. Konkurss ļoti vienkārši, tev būs jānoklausās apraksts par kādu pūres produktu, tā labajām īpašībām un jāatmin, par kādu pūres produktu tiek stāstīts. Nepieciešamības gadījumā piešķirsim arī atbilžu variantus. Šī pūres produkta pamatā ir auglis, par kura dzimteni uzskatīta Vidusāzija un Ķīna, no kurienes Arābi to izplatīja Vidusjūras reģiona zemēs. Augsts ir neliels koks 5 līdz 12 metru augstumā vai liels krūms. Zied pālgani rozā ziediem ar patīkamu aromātu. Augļi ir dzelteni vai oranžīgi ar samtainu mīziņu. Turklāt šis augs ir ilgi dzīvotājs, līdz pat 100 gadiem var tāds krūms vai koks augt. Un šim pūras ievārījumam ar samazinātu kaloriju daudzumu piemīt izteikts augļu aromāts. Jautājums ir, kas tas par augli? Un par kādiem ievārījumiem mēs runājam? 6722 8855, kaste ar pūras gardumiem. Tā kā mēs, protams, priecāsimies, ja būs bez atbilžu variantiem. Lūdzu, kas vana? Rīta. No Ervīna, kas tev par versiju ir? Es skribu variants, varbūt var. Aprikožu ievārījums, eksotisko augļu ievārījums ar goji jogām vai dzērveņu ievārījums. Kur ņemsim? Aprikožu. Aprikožu ievārījums ar samazinātu kaloriju daudzumu. Apsveicam, Ervīna. Paldies. Ja mēs tev veselu kastu ar pūras gardumiem. Jūs varēs visu, ko izbaudīt. Varē? 9:24 minūtes. Tas bija konkurss ziemai gatavs kopā ar Pūri. Pūri palutini sevi un citus. Tā bija ilgstoša reklāma. Man tik skaistas nāva, tu ir tāds kā novakars, saule laižas slīpī, zelta pienenes tu spraud, kafija kanna snīpī. Es esmu no
stūrs, ķitelī un čalmā. Tevi ieraudzīju es, Nikolaja galmā. Laiki mainās, laiki laika daudz vairs nav. Mazā bilžu rāmītī man ir bilde tava. Man ir bilde tava. Tu no zelta esi man, es esmu no vārā. Tevi zināju vēl pirmā pasaules kara. Tad es biju rasns stūrs, ķitelī un čalmā. Tevi ieraudzīju es, Nikolaja galmā. Laiki mainās, laiki laika daudz vairs nav. Mazā bilžu rāmītī man ir bilde tava. Man ir bilde tava. Man ir bilde tava. Mazā bilžu rāmītī man ir bilde tava. Citas bildes pasaulē man tik skaistas nav. Studijā Agita Lapsa. Ņemot vērā pēdējās dienās Somijā novēroto nelegālo imigrantu skaita pieaugumu no Krievijas puses, līdzīgu scenāriju nevar izslēgt arī Latvijā. Raidījumā 900 sekundes pieļāva Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kuzlovskis. Viņš atzina, ka iekšlietu ministrija monitorē to, kas notiek uz robežas ar Krieviju, citās Baltijas valstīs un Somijā, un uz Latvijas robežas ar Krieviju nelegālās migrācijas spiediens pagaidām nepieaug, bet netiek izslēgta iespēja, ka tas varētu notikt. Komercbanku tiesāšanās ar valsti, apstrīdot iecerēto kredītņēmēju aizsardzības plānu, būtu vēl viens netiešs uzbrukums katram kredītņēmējam. To intervijā Latvijas radio sacīja Saeimas deputāts budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs. Viņš uzsvēra, ka hipotekāro kredītņēmēju atbalstam saistībā ar likmi kāpumu paredzēts atbalsts līdz 90 miljoniem eiro, bet atbalsta mehānisms vēl tiek pieslīpēts Saeimā. Likumprojekts 3. lasījumā Saeimā tiks apstiprināts decembra sākumā un atbalsts paredzēts no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Krievijā aktīvi būvē rūpnīcu, lai tajā masveidā ražot irāņu triecienu dronus Shahed, kurus Krievija regulāri izmanto uzbrukumiem Ukrainai. Par rūpnīcas būvi liecina satelīta attēls, ziņo ASV Zinātnes un starptautiskās drošības institūts. Rūpnīca tiekot būvēta Tatarstānas reģionā īpašajā ekonomiskajā zonā. Rūpnīcas īpašnieki gan nesot atrodams ASV vai sabiedroto publiskajos sankciju sarakstos. Iepriekš ASV izlūkdienesti brīdināja, ka Shahed rūpnīcas uzbūvēšana Krievijā var būtiski ietekmēt karu Ukrainā. ASV laikraksts The Washington Post iepriekš vēstīja, ka Krievija līdz 2025. gadam plāno saražot 6000 uzbrukumu dronu. Tikmēr Krievijas delegācija devusies uz Phenjanu, lai stiprinātu Krievijas un Ziemeļkorejas attiecības. Vizīte notiek nepilnu nedēļu pēc tam, kad ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens brīdināja, ka saites starp Phenjanu un Maskavu ir pieaugušas un bīstams, mudinot Ziemeļkorejas sabiedroto Ķīnu savaldīt ar kodolieročiem bruņoto valsti. Delegācija otrdien ieradās Phenjanā, lai apspriestu sadarbību tirdzniecības, ekonomikas, zinātnes un tehnoloģiju jomās, vēsta Ziemeļkorejas oficiālā ziņu aģentūra. Ziņas tapušas ar mediju atbalsta fonda ieguldījumu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par radioskonto ziņu saturu atbildes radioskonto LV. Radioskonto laika ziņas piedāvā Latkredīts.lv. Latkredīts.lv tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Šodien Latvijā būs apmākusies diena, vietām īslaicīgi skaidrosies, dažviet gaidāms neliels lietus un sniegs, vairāk nokrišņu
apģērbi pieaugušajiem. Hupa ir apģērbi bērniem. Droši pret vēju un lietu gan ziemā, gan vasarā. Hupa ir krāsaini un moderni apģērbi pusaudžiem. Pēc Hupa apģērbus interneta veikalā hupa.lv un saņem savu preci veikalā vai ar piegādi. Ienāc hupa.lv un iepērcies jebkurā laikā. Stress. Tas ir kluss, bet bīstams ienaidnieks, kas grauj veselību un dzīves prieku. Miegs kļūst nemierīgs un dienas piepildās ar trauksmi un nervu spriedzi. Bet ir izeja Nervostrong. Formula, kas palīdz tikt galā ar stresu fiziskajā un emocionālajā līmenī. Nervostrong atbalsta nervu sistēmas līdzsvaru, veicinot mieru un labu garastāvokli. Nervostrong. Stipru un dzīvespriecīgo cilvēku izvēle. Vēlies veselu nedēļu bez robežām? Pērc jaunu LMT kartes starta komplektu un lieto neierobežotu internetu un sarunas Latvijā nedēļu bez papildu maksas. Iegādājies jauno numuru arī attālināti kā e-SIM. Akcija no 1. novembra līdz 31. janvārim. Visi nosacījumi LMT LV. Atver jaunu lapu savā dzīves stāstā. Mimosa. Jaunais daudz dzīvokļu nama projekts Rīgā, Imantā. Lieka 15 minūšu attālumā līdz pilsētas centram. Funkcionāli plānoti dzīvokļi, pielāgojoties mūsdienīgai dzīvē Rīgā, slēgti balkoni, mantu glabātuvs un lielāko dzīvokļu īpašniekiem autostāvvieta bez papildu maksas. Nāc un apskati pats. Atvērto durvju diena 25. novembrī no 10:00 līdz 16:00. Uzzini vairāk www.mimosa.lv. Jānis Straulis Twitterī raksta, ka pagājušā gadā meteoroloģiskā ziema Latvijā sākās 17. novembrī. Šogad būs līdzīgi, un iespējams nākamnedēļ gaisa temperatūra vietām noslīdēs pat zem -10 grādiem. Pārsvarā gaidāms ir Kailsals, un arī 18. novembrī gaisa temperatūra būs zem 0, būtīs lēns vējš un daudz vietas spīdēs saule. Par šodien runājot, tad tādi īsti rudenīgi laika apstākļi, apmākusies diena, vietām īslaicīgi skaidrosies. Dažviet gaidāms neliels lietus un sniegs, un vairāk nokrišņu būs Talsu un Tukuma novadā. Pušot lēnam ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra nepārsniegs 0, +5 grādus, Rīgā +2, +3 grādi. Dammi
šodien un rīt darba vizītē apmeklē Briseli, Beļģijā, kur plānotas tikšanās ar Eiropas Savienības institūciju un NATO vadītājiem. Ar Eiropas Savienības amatpersonām paredzēts apspriest turpmāko atbalstu Ukrainai un Eiropas Savienības paplašināšanās politiku, situāciju tuvajos austrumos, kā arī migrācijas izaicinājumus, īpaši uzmanību pievēršot situāciju uz Latvijas austrumu robežas. Ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu pārunās NATO Viļņas samita lēmumu ieviešanu, sevišķi attiecībā uz NATO klātbūtnes stiprināšanu Latvijā, kā arī turpmāko atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju un Eiropas nākotnes drošības izaicinājumus. Šodien 14. notiks tiešsaistes seminārs par bulinga izplatības mazināšanu skolās. Seminārā aicināti piedalīties skolotāji, atbalsta speciālisti, vecāki un interesanti. Informācija par pieslēgšanos tiešsaistes semināram būs pieejama Valsts izglītības satura centra tīmekļa vietnē, kā arī Facebook lapā. Pētījumā secināts, ka ar sistemātisku vardarbību Latvijas skolās saskars vairāk nekā 40% skolēnu. Opozīcijā esošie Vācijas kristīgie demokrāti plāno rīkot kampaņu par valsts pašreizējās sociālo pabalstu schēmas atcelšanu. Kristīgo demokrātu ģenerālsekretārs Karstens Lindemans apgalvoja, ka esošā pabalstu sistēma, ko gada sākumā ievies Vācijas pašreizējā kreiscentriskā koalīcijas valdība, nepietiekami stimulē cilvēkus atrast darbu. Lai kompensētu augsto inflāciju, pabalstu līmenis līdz nākamā gada janvārim palielināsies par 12%. Vientuļi pieaugušie, kas dzīvo vieni, saņems 563 eiro mēnesī, par bērniem paredzēta papildu pabalsti. Vairākas nedēļas Francijas ziemeļdaļā nerimst lietavas, kas izraisījušas plašus plūdus. Stihijas skarto reģionu ar palīdzības solījumiem apmeklējis valsts prezidents Emmanuels Macrons. Tikmēr meteorologi informē, ka valsts vēsturē līdz šim nav fiksēts tik liels kopējo nokrišņu daudzums 26 dienās, un arī tālākās prognozes nav iepriecinošas. Macrons vizītes laikā reģionā paziņoja, ka valdība oficiāli pasludinājusi dabas katastrofu 214 pašvaldībās. Plūdos cietuši apmēram 5000 māju un evakuēti 1400 cilvēku. Vēl par gaidāmo laiku pie mums. Šodien Latvijā diena būs apmākusies, dažviet gaidāms neliels lietus un sniegs. Pušot lēnām ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra nebūs augstāka par 0+5 grādiem. Ziņas tapušas ar mediju atbalsta fonda ieguldījumu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par radioskonto ziņu satura atbildes radioskonto LV. Bija manam kumeļām zvaigžņu deķis mugurā, nebija manim viltu bail, ne rudeņa tumsas nakts. Latvijas valsts svētku mēnesī būsim kopā Rīgas centrā, parkos, muzejos un kultūras centros, lai svinētu savu brīvību, kultūru un valodu. Uzzini vairāk par svētku programmu svētki.Rīga un CLV. Kāpēc melnajai piekdienai jābūt tikai vienu dienu? Mēbeļu veikalos 4 istabas melnā piekdiena 2 nedēļas. Atlaides līdz pat 50% tavām jaunajām mēbelēm. Mēbeles tev un taviem mīļajiem iegādājies ar izdevīgām atlaidēm. Ķer melnās piekdienas atlaides mēbeļu veikalos Valmierā, Lībažos, Cēsīs un visā Latvijā 4 istabas.LV. 4 istabas, vairāk nekā tikai mēbeles. Zīmolu nedēļas Lidl veikalos. Lielie zīmoli par mazām cenām. No 13. novembra Mirilda kafijas pupiņas 1 kilograms 12,99 un Milka šokolāde 100 vai 90 gramu dažādi veidi 99 centi. Red Bull enerģijas dzēriens 99 centi. Lidl liek satrauties vairāk. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme. Vai dzirdēji? Nissan īpašais Black Friday piedāvājums ir klāts. Crossoveri ar lieliskām atlaidēm un ieguvumu līdz pat 8000 eiro. Stilīgie Juke, populārais Qashqai, spēcīgais X-Trail vai elektriskā Aria. Kurus izvēlētos tu? Apskati Nissan Black Friday noliktavas auto sarakstu Nissan LV un pasteidzies tik pie sava iekārotā crossovera, kamēr tas vēl ir pieejams. Tehnoloģijas maksimālam kafijas baudījumam. Jūrā. Gandrīz 10
10 no rīta, trešdiena 15. novembris. Labrīt! Labrīt, Unda, labrīt, Undīna, labrīt, Leopolds. Minētu vārdienās, daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Radios konto studijā no šī brīža līdz 1:02 dienā šodien. Kārlis Malkaus. Uzreiz pēc tam Liquido ar narkotiku. Taust radios konto.